Eiropa ir kas vairāk par vietu kartē. Eiropas kultūras mantojums un vēsture, kopīgās vērtības un sasniegumi vieno un iedvesmo. Ļaujot tās iedzīvotājiem raudzīties nākotnē ar paļāvību. Turklāt Eiropai ir vienota valūta – eiro, mūsu nauda. – 2012. gada 1. janvārī Eiropā tiks atzīmēta pirmā 10 gada kopš eiro banknošu un monētu ieviešanas. 10 years ago, on the 1st of January 2002, the euro banknotes and coins were put into circulation. The launch was an unprecedented challenge, but it went smoothly, and billions of new banknotes and coins started to circulate. Cik valstu ietilpst eirozonā? Šobrīd eirozonā ietilpst 17 valstis. Šīs ir pirmās 12 valstis, kurās 2002. gadā tika ieviests eiro. Beļģija, Vācija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Portugāle un Somija. Daži gaidīja iestājamies pusnakti, lai izņemtu savas pirmās eiro banknotes. Savukārt citi nesteidzās ar skaidrās naudas maiņu un atklāja jaunās valūtas priekšrocības tikai, kad radās šāda nepieciešamība. Viena no priekšrocībām ir tā, ka ceļojot pa eirozonas valstīm, nav nepieciešams mainīt valūtu. Neatkarīgi no emitenta valsts, banknotes un monētas var lietot jebkurā no eirozonas valstīm. Turklāt vienotā valūta ļauj vieglāk salīdzināt cenas dažādās valstīs. Pāreja uz eiro skaidrās naudas apriti 2002. gadā bija viena no lielākajām loģistikas operācijām, kas jebkad īstenot Eiropā. Pārējai uz eiro skaidrās naudas apriti tika izgatavoti 14,9 miljardi banknošu. Novietojot šīs banknotes citu aiz citas, tās sniegtos līdz mēnesim un atpakaļ vairāk nekā 5 reizes, un ar tām varētu noklāt 15,000 futbola laukumu. Savukārt 52 miljārdu monētu izgatavošanai bija nepieciešamas 250,000 tonnas metāla. Kopš 2002. gada eiro ieviesušas vēl 5 Eiropas Savienības dalību valstis. Slovēnija 2007. gada 1. janvārī, Kipra un Malta 2008. gada 1. janvārī, Slovākija 2009. gada 1. janvārī un Igaunija 2011. gada 1. janvārī. Līdz ar to eiro ieviests pavisam 17 valstīs. Over the past decade, the single currency has become a symbol of integration and cooperation, and the euro banknotes and coins have become part of our daily lives. Despite the challenges currently faced by Europe, as well as the rest of the world, the people of the euro area can rest assured that the European Central Bank will remain faithful to its mandate of maintaining price stability. Līdz ar eiro banknošu un monētu 10. gada dienu beigsies arī periods, kad Somijas, Francijas, Grieķijas un Itālijas agrāko nacionālo valūtu banknotes varēja apmainīt pret eiro. Tādēļ, ja jums joprojām ir nacionālo valūtu banknotes, tās var apmainīt līdz 2012. gada 17. februārim Francijas centrālajā bankā, līdz 28. februārim Itālijas centrālajā bankā, līdz 29. februārim Somijas centrālajā bankā un līdz 1. martam Grieķijas centrālajā bankā. Līdzīgi citām starptautiskajām valūtām, arī eiro ir kļuvis par mērķi naudas viltotājiem. Tomēr apgrozībā ir vairāk nekā 14 miljārdi īsto banknošu, tādēļ iespēja saņemt viltotu banknoti ir ārkārtīgi neliela. Turklāt pretviltošanas elementi sarežģīja banknošu viltošanu.
Eirosistēmas speciālisti apmāca cilvēkus, kas strādā ar skaidro naudu, atpazīt viltotās banknotes. Turklāt ECB un Eirosistēmas Nacionālās centrālās bankas tiecas izmantot jaunākos tehnoloģiju sasniegumus, lai nodrošinātu izcilu eiro banknošu kvalitāti. Banknošu īstumu var viegli noteikt tās aptaustot, apskatot un pagrozot. Aptaustiet banknoti. Papīrs ir stingrs, ciets, un dažās vietās tas ir biezāks. Apskatiet banknoti, turot to pret gaismu. Ūdens zīmē redzams blāvs attēls un banknotes nominālvērtības skaitlis. Tāpat uz banknotes skaidri redzama arī pretviltošanas joslas tumšā līnija. Pagroziet banknoti uz priekšu un atpakaļ. Hologramā uz 50 eiro banknotes pārmaiņas redzams nominālvērtības skaitlis un loks. Un uz 20 eiro banknotes pārmaiņas redzams nominālvērtības skaitlis un eiro simbols. Eiro – mūsu nauda.